Babilonijas palaistu ir reliģija, kas dara netiklības kopā ar zemes cariem. Ar savu pavedināšanu tā ir piedzirdījusi visas tautas, un tā ir agresīva, līdzvainīga visos noziegumos, tirānijā un nelikumībās. Patiesi ticīgais ir pildīts ar Dieva mīlestību, bet reliģija ir pildīta ar dusmām. Babilonija ir atbildīga par visu svēto un praviešu nāvi un par visiem nogalinātajiem cilvēkiem uz zemes. Tas ir tāpēc, ka Babilonija visos laikos ir veikusi netiklības kopā ar pasauli un zemju cariem, un to visu tā dara izliekoties, ka ir kopā ar Dievu. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas ir baznīca un kas ir reliģija. Babilona tirgojas, pavedina un nobura visas tautas. Kad cilvēks ir aburts, tas vairs neatšķir gaismu no tumsas. Taisnajam nav nekas kopīgs ar bezdievņiem, un gaismai nekas nav kopīgs ar tumsu. Ja mēs to nesapratīsim, mēs neatradīsimies baznīcā, bet Babilonijā. Babilonijā, ja kas nenotiek pēc viņas prāta, tad tā dusmojas un ir gatava pat nogalināt. Baznīca ir tā, kur pirmā vietā ir Jēzus, nevis elki un to pielūgšana. Mēs nevaram ignorēt, ko saka gars, jo savādāk tā vairs nav baznīca, bet reliģija. Šo pasauli var uzveikt tikai ar ticību.